Jautājums, ko es uzstādīju pašā sākumā, nav ne vienkārši, ne triviāli atbildams, un es mēģināšu uz to atbildēt turpmākajās minūtēs. Un mani kā ziņu aģentūras pārstāvi, protams, uzaicināja runāt par komunikāciju. Par komunikācijas instrumentiem, par komunikācijas mērķiem un arī par situācijām, kurās iespējams šīs komunikācijas rezultātā mēs negribētu nonākt. Un, lai ierāmētu šo sarunu, iedot nelielu teorētisko rāmi, es gribētu atgādināt komunikāciju teorijas pašus pamatus un pašas vienkāršākās atziņas, kuras ņemot vērā, iespējams, mēs esam mazliet veiksmīgāki. Tātad, ja mums ir kas ziņojums auditorijai, tad mums ir noteikta uzvedības parametru virkne, kuru ievērojot, mēs iespējams sasniedzam šos rezultātus labākus. Un, ja mēs esam avots un mēs gribam uzrunāt noteiktu auditoriju, tad mums tas būtu jādara saprotamā valodā, šim vēstījumam būtu jābūt saprotamai šai auditorijai, nevis mums pašiem, tāpēc, ka mēs esam eksperti. Kanālām, pa kuru mēs uzrunājam šo auditoriju, būtu jābūt apusēji pieejamam, un, kas ļoti svarīgi, par šo tematu būtu jābūt apusējai interesei, un turklāt starp avotu un auditoriju būtu jābūt cieņai un respektam. Par pēdējo elementu es gribētu parunāt mazliet vairāk, lai cik tas vienkārši un pašsaprotams arī neizskatās, un atgādināšu 5 gadus senu vēsturi, kad man bija tā iespēja pabūt Rīgas Starptautiskās biznesa administrācijas un ekonomikas augstskolas vieslekcijā, kurā piedalījās Krievijas pārdošanas zināmā mērā guru Belgorokov kungs, kurš ikdienā nodarbojas ar lielu Krievijas reklāmas aģentūru pārdevēju apmācību un treniņu. Un viena no atziņām, ko es no šīs sarunas esmu saglabājis līdz šīm dienām, ir sekojoša, ka saruna ir objektīvi produktīva tad, ja katrai no pusēm, kas apsēžas pie galda, ir sava vērtība, ko viņi ir atnesuši. Ja vērtības nav, tad visticamāk saruna vai nu nenotiek, vai beidzas ļoti ātri. Savukārt, ja šīs vērtības ir apmēram vienās svara kategorijās, tad saruna visticamāk varētu būt arī produktīva. Un, ja, piemēram, tas ir vienkāršākais sarunas gadījums, pārdošanas gadījums, tas nozīmē, ka pie galda ir apsēdies cilvēks, kam ir vajadzība un kaut kāda naudas līdzekļu vai resursi, un otrā saruna pusē ir cilvēks, kam ir prece vai pakalpojums, un viņi ir sapratušies, kad šīs cenu kategorijas vai tas viņu interesējošais lauks ir apmēram līdzīgs, tad faktiski notiek vienošanās par detaļām, un pārējais viss jau ir tehnika. Ja mēs runājam par sabiedrisko attiecību komunikāciju veidu, tad arī tā ir šī pati pārdošanas saruna. Jo vienā sarunas galda pusē ir cilvēki ar ekspertīzi, un otrā sarunas galda pusē ir cilvēki ar uzmanību. Un arī uzmanība mūsdienās ir arvien lielāks un lielāks aktīvs, jo šajā daudzkanāla vidē un daudzu mēdīju kanāla pieejamības telpā šobrīd jau reklāmas pasaulē runā nevis par klasiskajām GRP sekundēm, bet tieši par uzmanību un veidu, kā uzrunāt pirmo reizi attiecīgo auditorijas pārstāvi. Un es varbūt gribu pieminēt arī piemērus no mūsu redakcijas darba ikdienas, proti ik pa brīdim mums zvana cilvēki un saka, kāpēc tu nenopublicēji mūsu preses relīzi. Un tad mums ir jāstāsta, ka iespējams tā vērtība, kas tika ielikt šajā ziņojumā, varbūt nav tik ļoti augsta. Un gadījumā, ja mēs šobrīd esam koncentrējuši savu uzmanību uz procesiem, kā tiek, piemēram, veidot valdība, tad iespējams 2% atlaide nebūs tas, kam mēs izmisīgi pievērsīsimies. Un ja mēs runājam par atlaidēm, tad es gribētu piedāvāt nākamo piemēru, un šādi piemēri būs vairāki. Šis ir piemērs no kādas mazumtirdzniecības ķēdes komunikāciju prakses. Kā mēs zinām, mazumtirdzniecības ķēdes ik pa brīdim rīko lojalitātes kampaņas. Lojalitātes kampaņas var rīkot dažādi. Viens no veidiem ir pielietot kartiņas, kurās mēs novēlkot iegūstam kādas nebūtu labumus, bet otrs veids ir krāt šīs uzlīmītes. Un sakrājot noteikti uzlīmīšu apjomu, mēs varam iegūt tālāk jau atlaides kaut kādu produktu iegādēji. Nav šobrīd svarīgs šis mazumtirdzniecības ķēdes nosaukums,
būtiski tas, ka tika izsludināta kampaņa, kurā ar noteiktu uzlīmīšu skaitu varēja dabūt noteiktu, rokas instrumentu komplektu ar noteiktu atlaidi. Un sociālajos tīklos parādījās informācija, kur viens no pircējiem bija atradis šādu pašu instrumentu komplektu, tikai citā vairumtirdzniecības tīklā un bez atlaides, bet lētāk. Un interesanti bija tas, kā reaģēja šī mazumtirdzniecības ķēdes komunikācijas speciālisti. Viņi teica, ka principā mēs strādājam ar ražotāju, par pārējām ķēdēm mēs neinteresējamies un viss. Man radās vairāki jautājumi. Pirmais, vai tiešām iepirkuma speciālisti nespēja detektēt tādu cenu starpību, ja mēs parēķinām šos 62%, kas tiek piedāvāti un paskatāmies, kāda varētu būt cena bez atlaides, tad tie ir vairāk kā 50 eiro. Un, ja mēs šo pašu produktu citā vietā varam dabūt par nepilniem 18 eiro, tad ar šo iepirkumu speciālistu īsti kaut kas nav kārtībā. Bet varbūt, ka situācija ir daudz vienkāršāka. Varbūt, ka tā situācija ir tāda, ka ķēde ir iepirkusi kaut kādus produktus, varbūt, kad viņus īsti nevar pārdot, varbūt, kad tad, tiek pielietots šis lojalitātes programmas instrumentārijs, lai šos produktus pārdotu. Nesanāca, mēs gribējām jūs mazliet piemānīt, nesanāca, ko piesējies, atšujies. Tagad padomājam, šī lojalitātes kampaņa, tas nozīmē, ka mēs to cilvēku gribam pie sevis. Un pēc tam mēs viņam pasakām, atšujies. Tas ir kā braukt ar auto, spiežot gāzi un bremzi vienlaicīgi. Bet es gribētu teikt, ka šeit ir vēl viena pārdomu vērta lieta. Proti, ja mēs cienam savu sarunu partneri un mēs esam kļūdījušies, tad visticamāk, ja mūsu pašcieņa ir pietiekami augstā līmenī, mēs esam gatavi šo kļūdu atzīt. Un ja mēs tā esam izdarījuši, tad visticamāk, ka šī sadarbība turpmāk ir vismaz iespējama. Ja mēs šo kļūdu neatzīstam, ego mums gavilē, visi forši, bet visticamāk, ka sadarbība ar to arī beidzās. Un ja lojalitātes kampaņas ir radīts tādēļ, lai sadarbība turpinātos, nezinu, vai kļūdu neatzīšana ir labs stratēģisks gājiens. Es gribētu turpināt ar piemēru no valsts pārvaldes. Un 2017. gada septembra vidū notika ministru kabineta ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts lēmums slimnīcām atlaist parādus. Respektīvi, valsts no savu budžetu bija gatava apmaksāt slimnīcas parādus 16,4 miljonu eiro apjomā. Manuprāt, šī ir ārkārtīgi svarīga ziņa, jo, lai kā tas arī nebūtu, neviens mēs neesam pasargāti no situācijas, ka mēs varētu nonākt slimnīcā. Un, ja mēs esam nonākuši slimnīcā, tad tas, ko mums gribam, ir saņemt pienācīgu aprūpi. Un, ja šī slimnīca nav norēķinājusies ar saviem piegādātājiem, tad varētu būt tāda situācija, ka viņai nav kaut kādu materiālu. Pareizi. Un, ja valdība ir gatava nosakt šos slimnīcas parādus, es atkal varu mierīgāk dzīvot, tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka es nenonākšu situācijā, ka slimnīcai nav materiāls, lai man sārstētu. Turklāt valdība nolēma ar šī gada sākumu ieviest jaunu veselības finansēšanas aprūpes likumu un vēlējās šo dzīvi jauno sākt no baltas lapas. Manuprāt, kā jau es teicu, šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Un visiem mums viņš būtu vērtīgs, bet, ja to noformulētu 2-3 sakarīgos teikumos, tad šī vērtība būtu visiem saprotama un diezgan viegli uztverama. Šeit es pierakstīju precīzi no Lecas reportiera diktafona mūsu premjera Kučinska kunga teikto pēc šīs ārkārtas sēdes. Man bija diezgan grūti saprast, ko tieši viņš tur pateica. Es gribu pieminēt citu piemēru. Kādu laiku atpakaļ sociālos tīklus pāršauts piemērs par to, ka kāds jaunietis ar automobīļu marka Mercedes noparkojās pie lielveikala un izdarīja to pavisam vienkārši uz gājēju pārējas, tur invalīdu stāvvietā un tā tālāk. Situāciju vēl pikantāk darīja fakts, ka tur bija epizode ar kundzi, kurai bija kustību traucējumi, un tad viņi tur mēģināja kaut kā aizrādīt, ka viņai grūti iekļūt veikalā, un tas jaunietis izdarījās diezgan neētiski. Šī ziņa pārsauc sociālos tīklus, un mēdījiem bija jautājums, kas tas ir pa čalīti, jo bija neoficiāla informācija, ka viņš ir policists un ka tas Mercedes pieder uzņēmumam, kas apkalpo satiksmes ministriju. Policijas atbildes bija fascinējošas. Mēs principā nevaram identificēt, bet varbūt, ka tas viņš ir vai nav, tā ir pieļaujama forma. Neiedziļinamies. Šis ir nopietnāks gadījums, jo man šķiet, ka policija ir izdarījusi milzīgu darbu
pašatīrīšanās procesā. Ja mēs atceramies 90. gadus un situāciju par maziem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, mēs vienkārši runājot atpirkāmies ar piecīti. Tagad šī situācija ir aizgājusi nebūtībā, un šis ir, es domāju, liels un fundamentāls darbs, ko policija ir izdarījusi. Un viena šāda epizode, kur acīm redzami ir vēlme varbūt paglābt savējos un atkal pielietot komunikācijas tehniku, atšujies. Visu šo labo darbu paslauka zem paklāja. Vai tā ir laba stratēģija? Nezinu visi. Vēl viens piemērs. Šī gada sākumā parādījās ziņa par uzņēmumu LG Loģistika vadītāju Werneru Lūšu aizturēšanu. Tātad aizturēšanas iespējamais iemesls bija kontrabanda. Par šo gadījumu interesi izrādīja gan Lietuvas, gan Polijas tiesību sargājošās institūcijas. Un Lūškungs ātri uzrakstīja atlūgumu, līdz ar to Latvijas dzelzceļa vadība nekādā veidā to visu nevēlējās komunicēt, un tālākais gan ir interesanti. Trešdien Saeimā vēlā pēcpusdienā sapulcējās Ventspils domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, satiksmes ministrs Uldis Auguls un viņa padomnieks Artis Stucka. Šī sanāksme notika nākamajā dienā pēc ziņām par Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LG Loģistikas vadītāju Werneru Lūšu aizturēšanu Lietuvā. Ko tu šodien tā uz Saeimu atnācāt? Vai tu pa dzelzceļu runājat? Nē, pa dzelzceļu ne. Pa dzelzceļu ne? Pa vēlēšanām? Ne tikai. Es mēnesi nebiju Brigmaņu kungu redzējis. Mēnesi, aha. Gandrīz mēnesi. Aha. Kāds jautājums jūs trešdien pārnāt ar Aivaru Lembergu? Grāmatas izdošana. Es patiešām negribētu būt Auguļa kunga vietā, jo gal galā viņš šo situāciju nav radījis, bet mazas detaļas veido lielu bildi. Un šī ir viena no tām mazajām detaļām. Un tā lielā bilde ir tāda, ka Zaļo un Zemnieku savienībai pagājušās Saeimā bija 21 mandāts. Šajā Saeimā viņiem ir 11 mandāti, viņi ir zaudējuši 10 mandātus, un es pieļauju, ka šāda tipa epizodes šo lielo bildi arī veido. Vēl viens piemērs. Uzmanīgi ar citātiem. Stāsts ir par Žāneti Jaunzemi Grendi, kas bija kultūras ministre laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam, kura devās komandējumā, ļoti svarīgā, uz Austrāliju. Protams, Ziemassvētku brīvdienās, protams, paņemot līdzi savu dzīves biedru, un par to visu samaksāja kultūras ministrija. Tad, kad to uzzināja sabiedrība, tika uzdots jautājums, kāpēc to vajag, un atbilde bija tāda, ka tas ir ļoti svarīgs uzdevums, jo Grendes kundzei bija jāsazinās ar latviešu diasporu ārzemēs un jāinformē par dziesmu svētkiem. Es negribu šobrīd diskutēt par to, vai tas ir svarīgs vai nesvarīgs uzdevums, vai tāpēc ir jātērē daudz tūkstoši kultūras ministrijas budžeta, un it īpaši, vai šo uzdevumu nevar veikt bez dzīves biedra. Bet interesanta epizode bija tāda, ka Grendes kundze pielietoja Koko Šanēls teicienu, domājiet par mani, ko jūs gribat, es par jums nedomāju vispār. Vai tā var komunicēt ministrs? Jūs paši varat atbildēt uz šo jautājumu, jo īpaši tādēļ, ka tālaik premjeras Valds Dombrovskis Grendes kundzei izteica neusticību, un tas gan bija cita iemesla sakarā, tas bija tādēļ, ka tur notika zināmas cīņas ap Latvijas Nacionālās operas direktoru krēslu, bet tā nu gan nav pārāk bieža prakse, ka kultūras ministrs tiek atlaists pēc diezgan veiksmīgi novadītiem dziesmu svētkiem, kas notika 2013. gadā. Ja mēs atceramies to pašu sākotnējā jautājumu, ko darīt, tad neatbildēt, klusēt vai melot, gribētu teikt, ka uzmanīgi ar tiem meliem. Un šeit atkal viens piemērs. Tātad stāsts ir par bijušo veselības ministru Belēviču kungu, kur bija ziņa par to, ka ir aizdoms, ka viņš ir apgājis rindu onkoloģijas centrā. Sākumā parādījās informācija par to, ka Belēvičs kungs viņu apmeklēs darba darīšanās un ka tas nav nekas par viņu personīgo pacientu lietu. Beigās izrādījās, ka tā nemaz nav, un beidzās viss ar to, ka viņš iesniedz demisiju. Vai melošana ir labākais risinājums īpaši situācijā, kad mēs runājam faktiski ar miljonāru, kurš pilnīgi noteikti var atļauties šādu nelielu manipulāciju privātā kārtā? Man grūti komentēt. Vēl viena epizode, kur es gribēju teikt, ka faktiski mēs dažkārt, it īpaši varbūt vecāku gadgājumu politiķi, aizmirstam, ka tie 80. gadi, kad bija viena valsts televīzija, vēl viena PSRS televīzija, kas raidīja no Maskavas, viena valsts radiostaciju un 3 avīzes, šie laiki ir pagājuši. Šobrīd mums ir
tūkstošiem informatīvo kanālu, mēs katrs esam savu kanālu īpašnieki, mēs katrs esam galvenais redaktors, mums ir savi sekotāji, mums ir tiesības šārēt, laikot un darīt visas tās lietas, ko mēs ik pa brīdim daram, it īpaši darba laikā. Un šai te komunikāciju vidē ir vēl viena īpatnība. Mēs īsti vairs nevaram kontrolēt, kas notiek ar to saturu, kas ir piefiksēts, un vēl mēs īsti nevaram izvairīties no tā, ka dažkārt mēs varbūt arī tiksim kariķēti. Kāds interneta entuziasts mazliet izpaudies, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka atkal mazas epizodes ved pie lielas bildes. Un gada nogalē vienotības reitings pakritās zem kritiskajiem 5%. Pēdējo piemēru, ko es gribēju minēt, tas nav no Latvijas, tā ir atkal mēdīju klasika, tā saucamais Toblerones skandāls, un runa ir par 90. gadiem, kad premjera Ingvara Karlsona valdībā strādāja parlamentāriete Mona Salīna. Kā bija, kā nē, bet izrādījās, ka viņa no dienas kredītkartes ir iztērējusi apmēram 50,000 zviedru kronu savām vajadzībām, tie ir apmēram 4,500 eiro, un šo lietu gaismā un sabiedrības uzmanības centrā izcēla avīze Expressen, kaut arī Salīnas kundze atmaksāja visu naudu valstī un vēl ar uzviju, tomēr viņai nācās šo amatu pamest. Tas ir klasisks stāsts par to, kā ceturtā vara var ietekmēt politiķu dzīves gaitu. Un tas sausais atlikums ir tāds, ka iespējams labākā komunikāciju stratēģija ir normāla, krietna rīcība. Nobeigumā es gribētu atgādināt 4 vaļus, jeb 4 pamatprincipus, kas, manuprāt, ved pie labas un konstruktīvas un produktīvas komunikācijas. Labāk runāt ir taisnu valodu, labāk to balstīt ar krietniem nodomiem, tad vēl man šķiet, ka ir pietiekami svarīgi skatīties mazliet pāri tam savam pagalmu žogam, jo arī pēdējo Saeimas vēlēšanu kontekstā pietiekami daudz speciālisti teica, ka mēs zināmā mērā dzīvojam katrs savā šajā informācijas burbulī, kuru mēs esam savākuši ap sevi, komunicējam ar sev līdzīgi domājošiem, izplatam sev patīkamus vai, teiksim, saprotamus viedokļus, un beigās mums ir ienācies priekšlikums, ka tā domā visa sabiedrība. Un šeit es gribētu citēt Andreju Ieķi, kurš teica, ka dažkārt, lai nezaudētu saikni ar realitāti, ir ļoti vērtīgi pabraukt ar sabiedrisko transportu. Un nobeigumā es gribu aicināt padomāt ilgtermiņā, jo, kā jau es vairākas reizes minēju, mazās detaļas veido lielu bildi. Un pavisam nobeigumā es domāju, ka mēs varam uzsaukt sev tostu. Ну, за понимание.